sadarbībā ar UNESCO man zinām jau, teiksim, pieredze bija jau padomju gados, kad nebija specifiski atbalsta Latvijas zinātnē, bet, piemēram, bija UNESCO pēc tā saucamās Helsinku konferences, pēc 1875. Gada, bija tādi kopēji Eiropas projekti, rietumi un austrumi, kurus atbalstīja UNESCO. UNESCO deva ļoti niecīgu naudu, un UNESCO jau, piedodiet, nav naudas devēja, ja mēs tā īstenībā runāsim. Bet UNESCO deva, zināmā mērā, tādu zīmolu. Jā, lielākā veiksme, protams, ir tā, kad UNESCO starptautiski uztur šos te kontaktus. Un, ja runā par to, kā Latvija tika iekļauta, tad es tiešām ar patiku var atcerēties, kad Latvijas zinātne tika paņemta pretī uzņemta šajā UNESCO visās dažādās programmās un visur ar ļoti atsaucīgi. Mēs bijām izprasti, es pats biju vairākas reizes arī Parīzē un citur, kur mēs runājām par tām programmām visām. Mums tik dziļi un pamatīgi izskaidrots, kā viņš strādā, kādi noteikumi ir. Un mēs guvām arī lielu atsaucību. Varbūt netik atkal, par ko es ļoti pat neuztraucos, netik liela nozīme bija tam finansiālai daļai. Ja? Tā tur bija tāda simboliska, varbūt vairākās vietās. Bet tā lielākā nozīme bija, kad atzina mūsu devumu zinātnē, un mēs sapratām, kur mēs varam pielikt savu roku, kaut kādās tur tādas starptautiski svarīga problēma risināšanā. Mēs Latvijas zinātne praktiski visās UNESCO zinātnes programmās piedalās. Caur UNESCO programmām Latvijas zinātnieki kļūst pazīstami, ja, viņi tiek atzīti, viņi tur kontaktē ar citiem zinātniem, ja UNESCO, teiksim, Pasaules zinātnes kongresa organizē un tādas lietas. Un līdz ar to Latvijas zinātniekiem parādās iespēja arī tīri praktiski pieteikt kaut kādus būtiskus projektus un iegūt arī, jo daudzas lietas jau nevar izdarīt bez lielāka finansējuma. Un tā, teiksim, tas labs piemērs ir Ziemeļvidzemes rezervāts, ja, Andrs Urtāns, ko vada, ja. Viņš sākās ar UNESCO, piedalīšanās UNESCO tajā zinātnes vienā no programmām par to. Bet pēc tam viņš iegūst Ziemeļvalstu Kanādas atzinību, un tur ir tāds milzīgs projekts starptautisks, kur ir arī diezgan labas finanses iekšā. Tā kā šajā ziņā caur UNESCO iegūst tādu prestīžu, varētu teikt, un tad, kad šis prestīžs ir, tā ir atzinība, tad arī citi zinātnieki tādiem nopietniem praktiskiem risinājumiem ir gatavi.